Šo kļūdu pieļauj 90% Latvijas uzņēmumu. Vai tu esi viens no viņiem? Kad uzņēmēji pieņem darbā pārdevējus, viņi domā, ka viņi automātiski mācīs pārdot. Ja viņam CV ir rakstīts pārdevējs, viņam taču jāmāk pārdot. Un viņi viņam apmāca tikai par produktu, iedod līdus un saka pārdot. Un taču vajadzētu sākt pārdot, bet nekas nenotiek. Jebkurā uzņēmumā ir jābūt pārdošanas apmācībām. Nevis produktu apmācībām, bet pārdošanas, jo tās ir divas dažādas lietas. Zināšanas par produktu negarantēs to, ka viņš varēs pārdot. Un tu nedrīkst paļauties uz to, ka cilvēks, kurš ir ienācis no ielas, pat ja viņam CV rakstīts, ka viņam ir gento gadu pieredze, tas negarantē to, ka viņš pārdos. Lielākā daļa pārdevēju, ko tu pieņemsi darbā, viņiem visiem ir nepieciešams pārdošanas apmācības. Viņiem vajadzīgi iedot struktūru, procesus un rāmi, pēc kuras strādāt, jo savādāk rezultātu nebūs. Ieraksti komentārā uzņēmumu, kurā tev liekas, ka strādā pārdevēji, kur vispār nemāk pārdot.